Svēto dienas vakars, kad mošķi lien ārā, un tātad tas nozīmē, ka mēs, Raidījums Tautas balss, kopā ar Tirdzniecības centru MOLS rīkojam ļauno garu aizbaidīšanas akciju. Kas tad jums ir jādara? Jums ir jāuzzīmē, vai jāizšuj, vai jāizveido savs mošķis, ķirbis, vampīrs vai ragana. Tas jāsūta mums uz Elijas ielu 17 Rīga LV 1050, vai arī jūs varat aiznest savus darbiņus uz Tirdzniecības centra MOLS informācijas centru. Un lūk, šeit ir daži zīmējumi, šo ir uzzīmējusi Marta. Vēl šeit ir tāds monstru balss, ja, pat mūsu raidījums, tikai monstru izpildījumā. Tāpat ir arī, lūk, šādu raganiņu ir uzzīmējusi Agita. Visus jūsu zīmējumus mēs, protams, parādīsim arī raidījumā Tautas balss, un jau no 19. oktobra Tirdzniecības centrā MOLS tos visus varēs apskatīt īpašajā jauno mākslinieku galerijā. Un pats galvenais, protams, ik viens, kurš būs izveidojis savu mākslas darbu, radījis savu raganiņu vai mošķi, saņems dāvanu no veikala Piki